Es zinu ļoti daudz cilvēkus. Protams, lielākā daļa no tiem ir cilvēki, kuriem ir darbs, kur ir noslogoti 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. Un viņiem nav šīs bezcerības sajūtas. Bet cilvēki, kuriem nav darba, protams, viņiem ir grūti. Un es domāju, ka ja viņi saņems vairāk informācijas par to, ko dara pašvaldība, diez vai tas īpaši izmainīs viņu viedokli. In Livani, several non-government organizations are working to establish a link between society and local authorities. They have made it possible to learn a language, sewing and other crafts, help handicapped children and meet to discuss social questions. Tā ir apzināta pašvaldības politika. Mēs cenšamies, lai šādu organizāciju būtu vairāk. Un ir ļoti interesanti skatīties, kā daudzas no tām jau ir guvušas diezgan lielus panākumus, tāda kā fonds Baltā māja, kuras rašanos ierosināja pašvaldība. The White House Foundation was founded 4 years ago with the help of the foundation of Queen Juliana of the Netherlands. The idea for its activities also came from there. Now there are about 80 volunteers and 5 paid employees involved in the work of the organization. Nevienmēr cilvēks griežas pašvaldībā. Pašvaldības iestāde viņam šķiet kaut kas ļoti attālināts un augstu stāvošs, un cilvēks neuzdrīkstās. Arī pie mums ir cilvēki, kas atnākot noauj pie ārdurvīm kurpes, jo viņam liekas, ka te ir kaut kas tāds īpašs. The White House is a social center. People are looking for help here, and only then will they go to the local authorities. Lots of thinking is being done about future projects and particularly adult education. The director Irina Kulitane explains that the knowledge and skills of the local population could be used. At present, a work center and shop for disabled people is being built, along with a daycare center for people with mental disabilities and an educational center for women. Tās specialitātes, kas būtu nepieciešamas Baltajā mājā, varbūt vairāk ir saistītas šobrīd, šajā laikā ar sociālo sfēru. Mēs jau esam arī sagatavojuši šos sociālos aprūpētājus, sociālos darbiniekus, un iecerē ir palīdzēt Sarkanā Krusta organizācijai izveidot kvalitatīvu mājas aprūpes dienestu. Lai cik tas nebūtu skumīgi, es domāju, ka šo sociālo darbinieku nepieciešamība, skaitliskā nepieciešamība tikai pieaugs. Es domāju, ka mani apkārtēji cilvēki diezgan daudz zina par šo piemēram, Balto māju, par tādu veidu tajām organizācijām, bet es domāju, viņi neizmanto tās iespējas. Varbūt viņi netic tiem, ka varētu kaut kas mainīties. Since 1999, there's a so-called soup kitchen in the center of Livani. This is a place that children from social risk and poor families attend every day. It's situated in a cozy house in the center of the town. Before meals, a teacher works with the children. There are plans to establish a day center and to involve teachers, doctors and social workers in the work. The manager of the center, Zintra Zoltnere, stresses that without the help of local businesses and the people of Livani, the soup kitchen couldn't exist. Es domāju, Līvānos to bērni, kas nāk no trūcīgajām ģimenēm, kuriem tiešām nav ko ēst, es domāju, viņi ir pagaidām vēl maz salīdzinoši ar citām Latvijas lielām pilsētām, bet pamazām viņiem, man liekas, paliek arvien vairāk. There are many large closed-down industries in the Livani urban region. Many of the former workers are unemployed, and these run-down rows of factories are visible to visitors. Tā vietā es gribētu, lai augtu tur skaista zaļa Latvijas daba. The Livani Brick Enterprise, one of the few that are still using old technology, employs more than 100 people. To save energy, the work is done during the warm period of the year, and autumn and winter are the sales period.
Ceramic bricks are a fairly inexpensive product. The main customers are right here, in Kurzeme and Vidzeme. In the production development, new large format bricks are made, ceramic blocks. This is a new building material in Latvia, and it might soon replace traditional brick. Es domāju, mājas cels vienmēr, tāpēc ķieģeļi vajadzīgi. The development plan for Livane is spoken of as a possible industrial development center. Livane had its glass factory as early as 1887. After good times in the Soviet Union, the factory is now forced to find its way through the labyrinths of the market economy. The number of employees fell sharply. Instead of 1,600 workers, there are now only 300. In 1997, the company was close to bankruptcy, but an American of Latvian origin, Imants Būs, was active in its privatization process. He became a founder and also the biggest shareholder of the company Glass of Livani. Livāna stikla fabrika ir uzsākusi jau plānu atjaunot ražošanu. Jau pagājuši gadu, jeb 99. gada oktobrī, atjaunojam 6. krāsni, kura mums bija un ir vienīgā krāsni, kas mums šobrīd strādā. Viņa mums izmaksāja apmēram 200,000 latus. Un ar to ir šīs solis, uz kuru mēs tagad ejam, kad stikls tagad mums ir kvalitatīvāks, teiksim, stiklā kolors, kas ir krāsa, ir dzidra, un mēs ceram tad ar to iegūt vēl lielāku ārzemes tirgu. Livāna stikla fabrika nevarētu pārvākt uz Rīgu, tad tomēr viņa šeit ir bijusi vairāk par 100 gadiem, un ja ceram viņu paplašināt, tad tomēr mums ir vajadzīgi tie cilvēki ar augstāko izglītību, kur var, un es teikšu, ka var arī nopelnīt pietiekoši, lai paliktu rajonā. Now 90% of the merchandise is exported. The Netherlands, Belgium, Germany, England, Norway, Sweden, Argentina and other countries are buyers of the glass vases, plates and dishes. These articles are ordered in Livani, where even the smallest glass product is handmade. On the world market, the demand for clear glass is great. To make such glass, white sand without any iron particles is needed. The raw material, about 400 tons a year, is imported from Ukraine. Livāna stikla fabrikai varētu būt plaukstoša nākotne diezgan. Es domāju, drusku vajadzētu vadībai drusku kaut ko mainīt darbības stilā. Un tas domāju, ka stiklas, pieprasītas produkts būtu Latvijā un arī ārzemēs varētu. Cik es zinu, viņi arī tagad eksportē diezgan daudz. Es domāju, es pats tur nevarētu strādāt tādos apstākļos. Es domāju, atalgojums viņiem arī nav tāds tieši, kas novērtē viņu darbu tur. Remnants of Soviet megalomania are also quite noticeable in the town's residential area. Run-down multi-story houses are the decor of Livani, as they are in many other towns in Latvia. Empty houses don't mean that the population is low, as Livani has the third highest population density in Latvia. Livāni kā pilsēta ir ģeogrāfiski ļoti ierobežotās robežās. No vienas puses ir Daugava, no otras puses jau ir tādas zemākas teritorijas, gandrīz vai Purvājs, un pašai pilsētai praktiski nav vairs kur attīstīties apbūves ziņā. After administrative territorial reforms, 2 parishes, Turki and Rojupe, were adjoined to the town. At present, Livani is a country town with countryside areas. One result of the union should be an improvement in services, as well as the opportunity to optimize the use of financial resources. In